Sveiki! Parādīsim jums, kā ekstrakšona programmā var aprēķināt jumta plaknes laukumu, ja ir pieejams tikai jumta plāns. Atveriet ekstrakšona programmu, izveidojiet jaunu projektu. Atveriet Drawing menedžeri. Nospiediet pievienot jaunu failu. Norādiet uz jumta plānu. Nospiediet OK. Sadaļā Measurements atveriet projekta failu Roof Plan 2 reizes nospiežot uz ieraksta. Izvēlaties sadaļu rotāciju un nospiežiet uz 3 punktiem sadaļas labajā pusē. Norādiet, kāds būs vēlamies horizontālais virziens un nospiediet Update un Close. Scale sadaļā izvēlaties izkrītošajā izvēlnē Set Scale un Drawing. Ar 2 kreisās datorpeles klikšķiem norādiet izmēru un ierakstiet skaitlisko vērtību metros. Nospiediet Update un Close. Nospiediet OK. Izveidosim materiālu ierakstu. Nospiežam uz VBS sadaļu apakšējā daļā. Augšā nospiežam uz pogas Project un VBS. Nospiežam uz New Group. Pārsaucam sadaļu. Izveidojam jaunu materiāla ierakstu. Norādam mērvienību. Nospiežam Save un Close. Izvēlamies sarakstā materiālu. Nospiežam platības mērīšanas funkciju. Sadaļā Slope ierakstām jumta plaknes slīpumu un nospiežām OK. Norādam jumta plakni, sākam ar jumta apakšējo malu. Pārliecināmies, vai slīpums ir uz pareizo pusi. Nospiežot datorpeles kreiso taustiņu rotējam modeli. Atkārtojam procedūru pārējām jumta plaknēm. Nolasām kopējo jumta platību. Vairāk informācijas un bezmaksas izmēģinājuma versiju mūsu mājaslapā www.bimsoft.lv.